Labdien, dārgo skatītāji! Ir pienākusi gada nogale, un gada nogalē parasti cilvēki dodās uz pirti, lai nomazgātu no sevis visus netīrumus, lai nomazgātu no sevis visus nevēlamos notikumus, kā arī toksisko cilvēku atstātās pēdas. Savukārt, dienas iet uz priekšu, gadi iet uz priekšu, un drīz iestāsies, kurš gads pareizi? 2015. Pareizi. 2015. Ko mums sola 2015? Kurš zina? Es varbūt zvaigznes var pateikt priekšā kaut ko. Kur ir zvaigznes? Andi, ko saka zvaigznes? Jums ir labas ziņas. 2015. gads būs labākais gads pēdējo 20 gadu laikā. Gads gan sadalīsies divās daļās. Viena daļa ir gads līdz aprīlim, un viena daļa ir gads sākot no aprīļa līdz decembrim. Tad, lūk, aprīlī sākās patiešām jauna ēra. Debesīs izjūg diezgan nelāga kombinācija, savukārt mostās lieliskais un brīnišķīgais Jupiters, un mums visiem būs veiksme un laime. Bet ir vēl viena lieta. Nākamgad Venēra, mīles dieviete, veiks ļoti interesantu deju ar Jupiteru. Parasti, kad šīs divas planētas savienojās, tad ir veiksmīgas un laimīgas dienas, un nākamgad šādu dienu mums katram individuāli būs vismaz 7. Parasti ir tikai kādas 3. Un ko runas saka? Runas saka, ka šis jaunā gada svinēšanas laiks, jaunā gada atmēršanas laiks liek meklēt prieka iespējas, jo, kā zināms, kā gadu sāks, tā arī turpinās. Un, ja mēs sākam priecīgi šo gadu, tad mēs arī piesaistām prieka enerģiju, mēs piesaistām labvēlīgus notikumus. Un tad ne tikai planētas dejos tur debesjumā, bet visticamāk dejosim arī mēs paši. Ja mums ir jāsāk jauns gads ar prieku, lai mēs to varam izdarīt, ir jāatbrīvojās no visiem vecajiem sārņiem, kas visticamāk ir mums apkārt iekšā un vēl kaut ko. Tad jaunā gada vakarā vai pirms var izdomāt tādu rituālu, kad mēs pārējam robežu. Šī ir mana vecā dzīve, un tā ir mana jaunā dzīve. Un es izvērtēju, ko es atstāšu vecajā gadā, tas tur lai arī paliek. Notīram to pirtīs vai kādos citos tīrīšanas rituālos. Un foršās lietas, labās sajūtas es sev noformēju, un saku, tās es ņemšu līdzi, lai tās jaunajā gadā pievelk atkal jaunas sajūtas, jo līdzīgs pievelk līdzīgu. Jā, man vēl divi citi rituāli ienāca prātā. Piemēram, lai attīrītos, ir viens tāds vecs šamaņu rituāls sēdēt uz sāls čupas. Uzdariet uz lāvas sāli un sēdēt sāls, velkot laukā visu slikto. Vēl var glaudīt arī kaķi. Uz tās sāls čupas. Nē, atsevišķi viņš viens otram kaut kā var nodarīt pāri, bet kaķiem izrādās patīk tāda negatīva enerģija, negatīva vibrācija. Viņiem paliks labāk, un jums arī paliks labāk. Tādēļ iesim uz dzīvnieku patversmēm, meklēsim tur kādu foršu kaķīti, ja jums nav, un iegādājieties kaķi, jo jūs jau zinat vienu lietu. Ja jūs pārvācaties uz jaunu dzīves telpu, tad pirmo, ko ielaiž jaunā teritorijā, ir kaķi. Un kādēļ gan, lai 2015. gads nebūtu šī te jaunā teritorija, kurā mēs varam ielaist kaķi, pirms tam to Paglaudīt, jā. Es domāju, noperot ar sloti. Nē, pēram, Jaunais gads ir, protams, tā robeža ir visai tāda iedomāta, jo nomainās, kas tad īsti nomainās? Nomainās tikai viens cipars gadskaitlī, un vai tas kaut ko tā īsti nozīmē, diezin vai. Bet tomēr daudzi uzskata, ka jauno gadu ir vērts uzsākt ar kādu jauku apņemšanos. Mēs varam apņemties būt labāki, gudrāki, iedzīvāki, laimīgāki, iet uz sporta zāli, viskaut kur iet un par to nejusties vainīgi. Wow. Un atcerieties, kas bez biksēm, tas bez bēdām.
Tad ieteikums sagaidīt plikiem jau no gada. Nu, pirtī jau īpaši apģērbti neiet. Ja? Vispār labs variants sagaidīt jau no gada pirtī. Kāpēc nē? Ir tādas tradīcijas. Jā. Nu, re. Nu, re. Nu, re. Nu, Ejam pirtī. Vieglu gāju. Ejam pirtī vieglu garu un laimīgu jauno gadu! Būsām! Būsām!